Halleluja. Halleluja. Jūs uzrunāt ar tādu lieldienu vēsti, jūs zināt, ka nāk svētki. Un pavisam tikai 2 nedēļas līdz tam. Varbūt ar nolūku, lai mēs patiešām saprastu, kas ir Jēzus un ko nozīmē, ka viņš ir augšām cēlies. Es zinu, ka lieldienās cilvēki, kristiešu tradīcija liek visiem satiekoties teikt, Kristus ir augšām cēlies, vai viņš patiesi ir augšām cēlies. Tā cilvēki runā. Un ko mēs ar to īsti domājam? Tāpēc es gribu izlasīt no Jāņa evaņģēlija stāstu par to, kā Jēzus, mūsu kungs, pestītājs Jēzus, uzmodināja no mirušajiem savu draugu Lācaru. Tātad Bībeles stāsts, ne leģenda, bet reāls stāsts, kā miris cilvēks kļūt dzīves. Un ko mēs varam mācīties? Tāpēc vienu rakstoju tikai šodien. Fragments no Jāņa evaņģēlija, bet es nelasīšu katru pantu, tāpēc, lai tas būtu ātrāk, lai tas būtu tikai nepieciešamās raksturvietas izlasīšu. Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa. Tad tas ir stāsts par to, ka Jēzus draugs Lācars, kura mājā viņš bieži uzturējās, kopā svinēja svētkus un baudīja mīlestību, un viņa māsas ar viņiem bija, ka šis viņa draugs bija miris. Un tas ir stāsts par nāvi un par augšām celšanos. Es gribētu, lai mēs par to domājam, nevis kā tādā reliģiskā noskaņā, tādā atkal kaut kāds stāsts, atkal kaut kas, ko tu esi dzirdējis, varbūt uz lieldienām regulāri klausies kaut kāds raidījums vai vēl kaut ko par kristīgo ticību. Draugi, man ir kāds cits nodoms, lai mēs ieraudzītu kaut ko citu. Tad lasam no 1. panta Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā. Bet kāds gulēja slims Lācars vārdā, Betānijā, Marijas un viņas māsas Martas ciemā. Tātad tas ir stāsts iesākums. Bet šī Marija bija tā, kur tas kungs bija, kur bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar svaidāmo eļu un viņa kājas ar saviem matiem nožāvējusi. Tās brālis Lācars gulēja slims. Tad abas māsas sūtīja viņam ziņu, kungs redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims. Jēzus to dzirdējis, sacīja, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Draugi, tātad šis ir tā stāsts iesākums, tā situācija ir tāda, ka fakti ir tāda, ka cilvēks ir slims. Slimība ir reāla situācija daudz no mūsu tuvinieku dzīvēs un daudz cilvēku, kurš jūs pazīstat, ir slimi. Uzreiz gribu pateikt, ka slimība nekad nav bijusi Dieva griba, nekad nav bijusi nāve Dieva griba, ka tas ienāca visu savu grēku. Un mēs to zinām, ka tas ir ārēja zīme, ārēja, tā teikt, nāves izpausme tam, ka cilvēks ir miris iekšēji, garīgi, tad tas izpaužas arī slimībās un tādās lietās. Lasam tālāk 14. pantā. 14. pantā, tad, kad viņš kāvējas un neiet uz to vietu, kur viņa draugs guļ slims, rakstīts šādi. Pēc tam Jēzus viņiem skaidrs saka, Lācars ir nomiris. Tātad šāda vēsts viņam nāk garā. Jēzus tātad zina visu par nāvi un par dzīvību. Viņš saka, viņa draugs Lācars ir reāli nomiris. Ja viņš jau bija slims, tad viņš jau ir miris. Un tātad mēs sekojam situācijai, kā tā attīstās. Un viņš nonāk tomēr tajā vietā. Un cilvēki nesaprot, kāpēc viņš ir kavējies, kāpēc viņš nav gājis pie viņa ātrāk. Un 17. pantā mēs lasām. Kad Jēzus tur nonāca, viņš to atrada jau 4 dienas guļām kapā. Draugi, uzreiz skatāmies, kā tas ir konfrontācija ar nāvi. Tātad vaigā aci pret aci ar nāvi. Un ar nāvi, draugi, jūs varat ielikt savā situācijā esošās lietas, kas jums ir jūsu dzīvē. Jo es gribu jums atgādināt, ka nāve, tā ir garīgās nāves izpausme fiziskā miesā, kad cilvēks nomirst fiziski. Tā ir teiksim, tās iekšējās garīgās nāves izpausme, kas jau ir notikusi caur Ādama grēkā krišanu. Tas, ka cilvēki mirst, tas, ka ir nabadzība, tas, ka ir grēks, tas, ka ir lāsti, tas, ka ir slimības, tas, ka ir galu galā fiziska nāve, vienmēr ir šīs garīgās nāves izpausme. Un tas ir vienmēr jāņem vērā. Tas ir vienmēr jāņem vērā, ka šīs fiziskās izpausmes ir tikai tās garīgās nāves sekas, kas mūsos visos kā cilvēkos ir kādreiz bijusi. Jūs zināt, ka Bībele saka, Ādams krita grēkā,
un līdz ar viņu ienāca nāve. Ja jūs lasat Bībeli patiešām nevis kā pasaku grāmatu, tad jūs lasīsiet par to, kā Ādams dzīvoja līdz grēkā krišanai. Un jūs redzat, tur, ka rakstīts, ka tur bija vienkārši pārpilna dzīve, kur nebija slimība, kur nebija nāves, kur nebija lāstu, kur bija pārpilnība, kur bija Dieva tūms. Tā ir atsevišķa tēma, bet šī ir situācija, kad Jēzus konfrontē ar nāvi. Viņš atnāk pie savu draugu, kurš jau 4 dienas guļ kapā. Rakstīts tālāk, no 20. panta lasam tālāk. Halleluja. Marta, tas ir mirušā cilvēka māsa, dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretī, bet Marija palika mājās, sēžot tad otrā mājā. Tad Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu mīris. Tātad fakts ir noticis, cilvēks ir fiziski nomiris, ir daudz faktu mūsu dzīvē, kas vienkārši to liecina, ka nāve, diemžēl, dominē, draugi. Un es gribu teikt, draugi, ka mēs ar to saskaramies. Mēs redzam, kā cilvēki nomirst, cilvēki aiziet, un pat cilvēki, kuriem nevajadzētu aiziet nomirst šajā laikā. Tā ir atsevišķa tēma, kāpēc katrs cilvēks aiziet no šīs dzīves, bet jūs redzēsiet, ka Dieva griba nekad nav bijusi nāve. Un šajā 21. pantā, kad viņš runā ar viņas māsu, ar mirušo cilvēku māsu, ar Martu, Marta izpauž savu cilvēcisko ticību. Cilvēciskā ticība, draugi, izpaužās parasti šādi, ka cilvēki tic, ka Dievs ir un ka Dievs kaut ko tā kā varētu labot vai kaut ko varētu darīt. Un šī cilvēciskā ticība runā šādā formā: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Tātad cilvēciskā ticība, tā kas raksturīga cilvēkiem, kas arī mums ir raksturīga, ir šāda. Šīs ticības intonācija ir apmēram tāda: ja nebūtu bijis to apstākļu, ja es būtu piedzimis pareizā ģimenē, ja es toreiz nebūtu gājis pāri ielai, ja es būtu toreiz lietojis pareizās zāles, ja mans tēvs un mamma mani būtu laikā aizveduši pie ārsta vai vēl kaut kas tam līdzīgs, tā ir cilvēciskā ticība, kas runā apmēram tādu. Viss jau ir nokavēts. Ja būtu bijis īstais laiks, īstajā laikā, īstajā brīdī, varbūt Dievs kaut ko vēl būtu darījis. Draugi, tā ir konfrontācija ar cilvēcisko ticību, kas nekad nenoliedz, ka Dievs kaut ko varētu darīt, bet kas īsti neko vairs negaida. Es gribu, lai jūs ieragot šajā fragmentā, draugi, to, ka kāda ir šī cilvēciskā ticība, kas raksturīga arī mums bieži vien, kā mēs skatāmies uz Dievu, ko mēs sagaidām no Dieva. Jo mums ar vienu bieži vien, draugi, ir tā, ka mums šķiet kaut kas ir neglābjami mīris mūsu dzīvēs. Padomā labi, kas tas ir tavā dzīvē. Varbūt tā ir slimība, varbūt hroniska slimība, varbūt kaut kādas lietas, kas nav tavā dzīvē atrisināts, varbūt ģimenē nav labi, varbūt tavs vīrs, tava sieva ir ne tāda, kā tu vēlētos, varbūt tava ģimene vienkārši ir salauzta. Ar vārdu nāve ir domāts jebkas, kas nav bijis Dieva griba, kas vienkārši ienāca cilvēku dzīvēs un kas izpaužās kā nāves klātbūtne. Nāve, tam ir ļoti plaša nozīme šim vārdam. Nāve ir salauztas ģimenes, nāve ir miruši jauni cilvēki, nāve ir slimības, nāve ir grēks, tad sinonīms vārdam nāve ir jebkuras problēmas tavā dzīvē. Tāpēc, ka visu šo problēmu nebija līdz tam laikam, kamēr Ādams sagrēkoja. Un rakstīts, ka līdz ar viņu visu cilvēku dzīvē ienāca nāve, tāpēc, ka mēs esam tieši ar viņu pēcnācēji. Un ja tu redzi tās problēmas, kurās tu dzīvo ikdienas, kurās cilvēki staigā ikdienas, un ja tu redzi kaut vai visparastāko slimnīcu, ja tu redzi aptieku, tad tu zini, ka tas vienkārši ir cilvēka mēģinājums novērst nāves sekas, tās nāves sekas, kas ienāca ar cilvēku grēkā krišanu. Mums ir tik pašsaprotam, ka cilvēki slimo. Mums ir tik pašsaprotam, ka cilvēki mirst, ka mēs pat neuzdodam jautājumus, vai nespējam iedomāties kaut kādu citu realitāti. Un ja par Dievu arī domājam, tad domājam šādā reliģiozā izteiksmē, ka ja tur varbūt īstajā laikā kāds aizlūgums būtu noturēts, tad varbūt viņš nebūtu mīris. Bet tā kā viņš ir mīris, tad viss ir cauri, un ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu mīris. Tā ir tas cilvēciskās ticības līmenis, kāds mums ir. Ja es būšu tur, ja es īstajā laikā pieskaršos, īstajā laikā būšu, un nesanāc, ir jau kaut kas par vēlu. Draugi, tā ir cilvēciskā ticība, kas raksturīgi mums visiem kā cilvēkiem vairāk vai mazāk. Pat ja mēs esam kristieši, mēs pieļaujam, ka Dievs kaut ko varētu darīt, bet cilvēciskā ticība vairāk skatās pagātnē. Mēs lasām tur grāmatas, lūk uz galda, piemēram, viena grāmatiņa ir, ko es tiešām iesaku nopirkt, kas ir laikam viena uzlika, lai visus kārdinātu, tā kā sadalēt to grāmatiņu. Savukārt grāmatiņa, kas saucās Viņa spēka noslēpums. Jā, tieši skaidrīts priekšā, skaidrīt jau virza roku tai virzienā, jā. Grāmata, kas stāsta par Dievu vīru,
par Dievu vīru, kas dziedināja slimos, kurš, piemēram, viens stāsts no viņa dzīves, es ātri gribu izstāstīt to, kā tomēr nāve var tikt pakļauta Dieva dzīvībai. Ja mums šķiet, ka nāve vienkārši valdīs visur mums apkārt un mēs neko nevaram, tad vienkārši lasot tam līdzīgi cilvēku dzīves stāsts, es arī pats personīgi gūstu milzīgi iedvesmojumu. Piemēram, tur ir stāsts, ko es nekad nebiju dzirdējis. Stāsts par cilvēku, mācītāju, kaut kādu draudzes līderi, kuram bijuši amputētas kājas. Un šis viesis viens Ingolzos bijis pie viņa ciemos. Un šis cilvēks ar amputētām kājām tur pavadījis laiku, un viņi tur ēduši, dzēruši, tur priecējuši abi divi. Un šis viesis viens Ingolzos viņam teicis, rītdien dodies uz pirmo kurpju veikalu nopērt savu melnas kurpes tādu un tādu izmēru. Es zinu, ka tev ir tāds un tāds izmērs, kaut gan kāju viņam nav. Kāju nav. Šis cilvēks bija gara vadīts to sakot. Un reāli šī cilvēka miesā ir šī nāve, šie stumbeļi. Un tas, ko mēs parasti redzam, ir nāves atribūti. Mēs redzam, man nav kāju, man nav izglītības, man nav tā, man nav šitā. Un to mēs visi vienkārši samierinamies ar to, kas ir. Bet šis cilvēks, būdams svētā gara vadīts, saka, ej rītdien uz veikalu pēc kurpes. Cilvēks ar kāju stumbeļu. Otrā dienā, paklausot Dieva vārdā, devās uz veikalu, iegāja veikalā, pārdevējs teica, saprat, ka viņam nav kāju, jūs laikam, var sakot, doma tāda, ka nav īstais laiks, nesat īstajā vietā, jums nav kāju vienkārši. Viņš teica, atnesiet man kurpes. Un tad, kad kurpes tika atnestas, ievērot, tas viss tika darīts par spīti nāves simptomiem, par spīti tam, ka viņam nav kāju, viņš liek atnest kurpes. Tiklīdz pārdevējs atnesa kurpes, nolika viņa priekšā tam cilvēkam, kuram tikai kājas stumbeļi bija. Tiklīdz cilvēks pielika sev kurpes attiecīgā, ievērot, visur bija viņa darbības, viņš nolika kurpes tur, kur bija jāatrodās viņa kurpēm, ja viņam būtu kājas. Tiklīdz viņš novietoja kurpes sev tādā tūmā, kur kājas tās aizsniegt, viņa paša acu priekšā, pārdevēja acu priekšā, viņam izauga abas divas kājas. Un iegūla kurpēs. Draugi, šī ir dzīvības uzvara pār nāvi. Un ja mēs runājam patiešām par to, kas ir nāve, kas ir dzīvība, tad es ar šo stāstu vienkārši gribēju jūs iesilīt, lai mēs saprastu, ko Jēzus šeit dara. Jo kamēr mēs skatāmies pagātnē, ja šis cilvēks būtu teicis, nē, man ir tikai stumbeļi, par ko tu runā, ko tu ņirdzājies par invalīdu, tā būtu tradicionāla attieksme, ne? Ko tu ņirdz, ko tu man saki, beigt zāles lietot? Draugi, tās visas ir nāves izpausmes un cilvēciskā ticība mums liek skatīties varbūt pagātnē. Es arī jums tikko stāstīju par cilvēku, kas aizgāja mūžībā 1947. gadā. Un cilvēkiem šķiet, ka līdz aizējot Dieva vīriem mūžībā mums vairs nekas nepaliek. Ja? Draugi, es vienkārši gribu mūs uzkūdīt garā, uzkurināt garā, saprast, ka nāve tā nav statisks stāvoklis, ka Jēzum ir citas domas par nāvi. Bet vēlreiz saku, šī cilvēciskā ticība liek skatīties apstākļos, liek skatīties pagātnē. Varbūt tā cer uz nākotni, bet nekad tā neatiecina Dieva brīnums, ka Dieva brīnumi varētu notikt tagadnē. Tāpēc, draugi, mēs lasām tālāk. 22. pantā Jēzus saka, Aleluja. Un tomēr šī sieviete piebilst, ja? Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Aleluja. Tas ir tas, ko mēs bieži vien arī zinām, draugi pateikt, ja, kad mēs kaut kur saklausamies liecības, un mēs viens otru tā kā sakam, nekās lūdz Dievu, Dievs tev dos, Dievs tev dos. Saprotiet, tas varbūt izklausās ļoti ticīgi, bet, manuprāt, tas ir vairāk tāds emocionāls, tāds entuziastisks paziņojums, tāda prāta ticība, mēs saklausamies kaut kādas liecības, un mēs tad viens otram sakam, nu jā, būs, jā. Bet, draugi, lasam tālāk. 23. pantā Jēzus saka, Jēzus viņai saka, tavs brālis celsies augšā. Un tā ir kaut kas, kas liek, vienkārši, kas konfrontē ikvienu no mums. Draugi, ja mēs gribam redzēt Dieva brīnumus savā dzīvē, ja mēs gribam redzēt Dieva brīnumus, mums ir jāizmaina domāšana, mums jāizmaina šī nolemtības domāšana, mums vienkārši jāsaprot, ka šajā faktā, ka Jēzus teica, tavs brālis celsies augšā, mēs uzreiz ar savām reliģiozām smadzenēm domājam tieši tāpat kā šī sieviete. Kas notiek tālāk? Marta saka viņam, es zinu, ka viņš celsies augšā, kad miroņi celsies augšā pastarā dienā. Draugi, atkal šis te pats moments.
Pat ja Jēzus ienāk pie mums kaut kādās mūsu situācijās, un tu jūti savā sirdī, ka tava dzīve var mainīties, ka tu vari kaut kādu darbu dabūt, ka tu no parādiem vari tikt ārā, vai tam līdzīgas situācijas, kas visas ir nāves pazīmes. Un ja tu jūti, ka Dievs tev kaut ko saka, es būšu ar tevi, es tevi svētīšu, tad drīzāk mums tas ir atlikts uz kaut kādu nezināmu nākotni, var būt kaut kāda Dievs mūs tur svētīs, un galu galā augšām celšanās, protams, notiks, bet tad, kad tā notiks, tā būs pastarā diena, un tas notiks kaut kad. Atkal šī te konfrontācija, ka cilvēks tic, viņš tic reliģiozi, viņš tic tam, ka jā, miroņi tiks celt augšā, bet tas būs pastarā dienā. Ja jūs nezinājāt, tad jūsu visas ķermeņu fiziskie, ķīmiskie elementi tiks savākt kopā, un jūs savā ķermenī tiksiet augšām celtī. Halleluja! Tas ķermenis, protams, pēc tam tiks apskaidrots un tā, bet tam jātiek celtam augšā tieši tādos fiziskos elementos. Es nezinu, kādā vecumā tu tiks celts augšā. Varbūt tu varētu Dievu apspriesties par to. Varbūt jūs gribat kā jaunieši tikt celt augšā. Es nezinu. Parunājam tad Dievu par to. Bet skaidrs viens, ka tavs ķermenis, ieliekot kāpā tavs ķermenis sajies, bet reiz Dievs viņu cels augšā. Reiz tavs fiziskais cilvēks tiks augšām celts. Un pareizi tā sieviete pateica par to, ka būs augšām celšana. Un tā, lasam tālāk, 25. pants, draugi, lasam 25. pants. Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un, draugi, šeit ir tik daudz šajā vienā pantā ir ielikts iekšā, lai mēs patiešām sajūstu savā garā, sajūstu patiešām, ko Dievs mums grib teikt ar to. Protams, ka viņš pasaka to, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība, ka viens, kas uz viņu tic, dzīvos arī tas mirs. Un, draugi, es varu teikt jums, gribu iepriecināt ar šo vēstu. Noteikti mēs visi nomirsim. Pat tie, kurus Jēzus augšām cēla Bībelēm, kas ir celti, bijuši vēsturē augšām celti cilvēki, reiz viņi tomēr ir nomiruši. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus ir uzvarējis nāvi, viņš ir satriecis Satanam galvu. Bet tikai tād, kad mēs tiksim pacelt viņam pretī, kad mēs tiksim pacelt, tad mūsu ķermenis tiks apskaidrots un beidzot pēdējais ienaidnieks, kā saka Bībele, nāve tiks pilnībā uzvarēta. Un nāve būs uzvarēta arī tajā laikā, kad Jēzus valdīs virs zemes 1000 gadu, tad tie cilvēki, kas būs augšām celti, lai kopā ar viņu būtu valdītāji, tie nemirs. Tātad tas vēl ir process. Jūs varat teikt, jā, kāpēc tik ilgi, kāpēc man vēl jāiet uz kapiņiem. Apsveicu tev, ka tev vēl pārdesmit gadi droši vien vēl virs zemes ir paredzēts, priecājies, izbaudi laiku un veltīt to kalpošanai Dievam. Bet skaidrs viens, ka nāve būs, un mēs visi nomirsim. Tas ir skaidrs, ka mēs visi fiziski nomirsim, bet Jēzus šeit runā, ka šī fiziskā nāve nav tā, kas varētu tev kavēt būt dzīvam. Tāpēc, ka, draugi, šī augšām celšanās vēsts ir tā, ka tu šeit sēdi kā iekšēji augšām celts cilvēks. Tu šeit nesēdi vienkārši kā cilvēks, kuram nav cerības, kurš vienkārši zina, ka ir bedra un pēc tam nezinu kas. Bet Jēzus teica, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic man, dzīvos arī, ja tas mirs. Tad, draugi, tā vislielākā vēsts, tā vislielākā ziņa ir šī, ka tu esi garīgi dzīvs darīts. Un tas ir tas, kas tev liek meklēt Dievu, tas ir tas, kas tev liek lūgt Dievu, šī garīgā dzīvība, šī iekšējā dzīvība. Ko nozīmē? Runāt par augšām celšanos. Visi cienījums. Ok. Atpakaļ pie normas. Draugi, tātad viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic dzīvos arī tas mirst. Kā es gribētu pateikt to, ko es patiešām aiz šī te redzu? Kā es dažreiz tieku kā apgaismots, vai jums nav bijis tā, ka tu redzi kaut kādu Bībeles pantu un tu vienkārši zini, ka aiz tā stāv kaut kas vairāk. Tas nav tikai vienkārši tāds pasludinājums lieldienās. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Draugi, mums ir jārauga tas, ka Jēzus teica, ka es esmu. Tas ir vārds, ar kādu tiek apzīmēts parasti Dievs, bet es gribu, lai jūs ieraugat to, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Ka šis te fiziskās lietas, kad mans ķermenis vēl nomirs, aizies kapā un galā tiks augšām celts pastarā dienā, ka tad jau es vairs neviršu, ka tad jau man būs apskaidros ķermenis, kurā es staigāšu Dievu priekšā un nekāda nāves izpausmes vairs nebūs manā dzīvē. Ka pat tas nav tik ļoti svarīgi, kā tas, ka Jēzus jau ir augšām celšanās un dzīvība, tā rakstīts. Un ja viņš ir augšām celšanās un dzīvība, tad tu esi garīgi dzīvs un ar to es gribu tevi apsveikt, draugs.
Es zinu, ka tu varbūt tā nejūties, varbūt tava dvēsele dažreiz dominē, varbūt Satans dominē tavā dzīvē, apstākļi spiež uz tevi, un tu pieceļoties kaut kādā, kā es parasti saku, pirmdienas rītā nebūtu nejūties kā garīgi dzīves cilvēki, bet es varu pateikt, draugs, ka tev ir garīga dzīvība, un tu esi garīgi dzīvs, un tavs vārds ir dzīvības grāmatā. Un tas ir tā garantija, tas ir tas, uz ko Dievs skatās, un tas ir tas, ko Dievs redz kā galveno, kā būtiskāko, nevis tas, ka tu kādreiz aiziesi, varbūt tiešām, cik tev būs gadu, es nezinu, 80, 90 vai 100, tu tiksi guldīts kapā, bet tu būsi dzīvs, tu paliks tikai tavs ķermenis. Draugi, mēs lasām tālāk. Aleluja! Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemies nemūžam. Un šis ir tas, par ko mēs runājam šodien. Draugi, ja tu domā, ka tavas fiziskās lietas, šīs zemes lietas ir tās būtiskākās, tad skatieties, šeit ir rakstīts tomēr, ja tu tici, tu nemirsi nemūžam, tev ir mūžīgā dzīvība. Pasaka savam kaimiņam tagad, tev taču ir mūžīgā dzīvība. Tu esi garīgi dzīvs, tev ir mūžīgā dzīvība, un tas ir tas, par ko Jēzus runā, ka tas, kas tic man, tas neies tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Aleluja! Lasam tālāk. Vai tu tam tici, viņš saka? Viņa saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Tas, protams, nostiprina viņas pozīcijas, tas liek Jēzum darboties tālāk. Lasīsim no 32. panta. Aleluja! Tad, kad viņš nonāk tūmā kapam, kur Lācars guļ, redzot, ka apkārtējie cilvēki sēro, ka cilvēki patiešām ir izmisumā, viņiem ir sēras, viņi raud. Jēzus, redzēdams viņus raudam, un arī jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši, garā aizgrābts noskuma un sacīja, kur jūs viņu esat likuši. Tie viņam saka, kungs, nāc un redzi. Jēzus raudāja. Draugi, šis ir tāds moments, kas vienkārši mums ir jāsaprot, ka mūsu Dievs, mūsu kungs Jēzus, viņš ir līdzcietīgs, viņš ir patiešām līdzcietīgs, viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir spējīgs raudāt par saviem draugiem. Jūs zināt, ka Lācars tika nosaukts par viņa draugu. Lācars bija tūs cilvēks viņam, un Jēzus raud. Jēzus, šī ir vienīgā vieta Bībelē, ko es esmu atradis, ka viņš raud. Ir rakstīts, ka viņš ir cilvēcisks visām, un es domāju arī šajā, ka viņam ir cilvēciska līdzcietība, ka viņam ir līdzjūtība, ka viņš spēj raudāt par mūsu lietām, un vienalga, kur tu jūties sakauts, vienalga, kur tu jūti savā dzīvē, kaut kāds nāves pazīmes, vai tā ir slimība, vai tev ir slims radnieks, varbūt tavs bērns ir slims, varbūt tev naudas nav, varbūt tev darba nav, varbūt vēl kaut kādas lietas. Esi pārliecināts, dārgais brāl un māsa, ka šī cilvēciskā, ka šī dievišķā līdzjūtība caur Jēzu Kristu nāk tavā dzīvē, vienkārši plūst tavā dzīvē, un tev vienkārši ir jāsaprot, ka viņš ir līdzcietīgs, ka viņš redz tavas vajadzības, ka viņš zina, kā tu jūties. Mums dažreiz liekas, ka es šodien raudāju, un Dievs, tu taču jūti manas problēmas, kāpēc tu nekādīgi nerēģē. Draugi, es gribu, lai mēs ierodam, kāds Dievs ir, ka viņš gan ir līdzjūtīgs, viņš spēj raudāt par mūsu lietām, viņš spēj raudāt par to, ko grēks ir izdarījis cilvēku dzīvēs, draugi. Jo šī nāves izpausme, tas, ka Lācars nomira, viņš bija garīgi mīris cilvēks. Viņš nomira fiziski, un šī fiziskā nāve vienkārši liek mums bieži vien, draugi, justies bezpalīdzīgi. Kad mēs redzam, ka slimības uzbruk, mēs redzam, ka cilvēki aiziet, mēs vienkārši redzam, kāds tas ir grēka posts. Ka visas šīs lietas, kas pasaulē ir, viss, ko mēs varam nosaukt sliktu, visas problēmas, visas ļaunums, kas dzīvē ir, kad bieži vien cilvēki uzdod jautājumus, kāpēc labs cilvēks saslim? Kāpēc tā tantiņa nomira, kura visu mūžu bija dievbīga? Draugi, tā ir nāves izpausme, tā ir tā nāve, kas ienāca caur Ādamu, un tā ir tā nāve, kuras dēļ Jēzus raud, redzot šo te postu, ko nāve, ko Satans izdara uz cilvēkiem. Bet skatieties tālāk, draugi. Aleluja, mēs jau tuvamies. Kodolam, mācības kodolam. Lasam tālāk. Jēzus atkal sirdī aizgrābts, nonāk pie kapa. Un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Ja mēs kādiem cilvēkiem gribam palīdzēt, ja mēs par kādiem cilvēkiem gribam lūgt, ievēro kristieti labi, šeit ir soli pa solim aprakstīts, kas tev ir nepieciešams. Tev ir nepieciešams asars. Tev ir nepieciešama tīri cilvēcīga līdzjūtība pret cilvēkiem. Ja tu gribi lūgt par viņiem, ja tu gribi lūgt par cilvēkiem, ja tu gribi stāstīt viņiem evaņģēliju, un es ar to
bieži vien esmu saskāries. Ja mana sirds ir cieta un augsta, mēs nevaram cilvēkiem palīdzēt. Mēs nevaram aizgrāt, lūgt par cilvēkiem, mēs nevaram iežēloties par cilvēkiem un neiežēloties par cilvēkiem un redzēt brīnums notiekam. Jēzus atkal sirdī aizgrāts nonāk pie kapa. Tātad atkal šī konfrontācija ar nāvi, atkal šī bezcerība. Tas bija alā un akmens gulēja priekšā. Jēzus saka, noņemiet akmeni. Tātad akmens beidzot priekšā. Jēzus saka, noņemiet akmeni. Marta Mirēja māsa saka viņam, kungs, viņš jau ož, jo ir pagājuši jau 4 dienas. Tātad atkal šie dabiskie apstākļi, nāves apstākļi. Es gribu, lai jūs valkat paralēli. Mēs visi varam domāt līdz vienalga, kas tas ir tavā dzīvē. Varbūt tu sevi redzi kā, es nezinu, kā lūzeri. Varbūt tev nav naudas, varbūt tev nav veselības, varbūt tava ģimene ir sašķelta, varbūt tava ģimene jau liekas ir mirusi un visi ir pasludinājuši jau spriedumu tavai ģimenei. Tad vienkārši mums jārauga, kāds ir Jēzus. Viņš spēja raudāt tev līdzi, viņš spēja raudāt par tavu ģimeni, viņš spēja raudāt par tavu mazo slimo bērnu. Bet paskatieties, kas notiek tālāk. Tā atkal tā cilvēciskā daļa ir šī, ka cilvēks redz tikai dabisko, šī cilvēciskā rīcība, šī cilvēciskā reakcija ir šāda, kā bija viņa māsai. Un viņi saka, viņi redz tikai fiziskus faktus. Kungs, viņš jau ir ož, jo ir jau pagājušas 4 dienas. Tad šī fiziskā realitāte izpauž nāvi, kas tajā brīdī izpaudās Lācara ķermenī. Viņš ir mīris, viņš guļ kapā, un viņš ir sācis jau trūkēt. Smaka droši vien būtu bijusi neciešama. Tad atkal šī konfrontācija, ja jūs ievērosiet šeit, visu laiku ir konfrontācija, ka Jēzum principā ir jālaužas cauri cilvēku neticībai, jālaužas cauri šiem cilvēcīgajiem, dabiskajiem fonam, lai viņš nonāk līdz brīnumam draudīgi. Un tas ir tas, ar ko mēs arī kavējam Dievam darboties savā dzīvē. Tad, kad es redzu tikai dabiskos apstākļus, kad es redzu, ka es esmu vecs, es vairs nevaru neko izdarīt dzīvē. Man darba nav, es dzīvoju ļaudonā, man ir viena kāja īsāka, viena garāka, mana sieva mani pameta, darbs pazaudēja pirms 3 gadiem. Vienalga, es vienkārši runāju par to, ko jūs redzat savā dzīvē, kas visi ir šie nāves atribūti. Tas, ka mums ir bailes sirdī kaut vai par savu iztikšanu. Tas, ka man ir bailes par to, vai es darbu dabūšu, vai mans bērns kļūs vesels, vai šī gripa mani neskars, vai es tikšu no tā brīvs vai no šā brīvs. Tās visas ir šī vide, kurā bija arī Jēzus, jo viņa māsa, Mirēja māsa teica, viņš ir bezcerīgi mīris. Ko tu gribi darīt? Viņš jau ož. Draugi, es gribu teikt, ir tā emocionāli. Varbūt tava dzīve jau ož. Varbūt tavi apstākļi ož. Varbūt tu 4 gadus esi lūdzis Dievu un nekas nav mainījies. Varbūt tu esi tikpat slims, cik tu biji slims, vai tavs bērns ir slims, vai tavs ģimenes slims, vai tavs finanses slims, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Draugi, mums ir jāsaprot, ka Jēzus virzās cauri mūsu dzīves apstākļiem. Viņam ir līdzjūtība, viņam ir asaras, draugi. Bet ievērojiet, ka viņa raudāšana beidzas, ka viņš neatpaliek tikai asarās. Viņš nepaliek pie tā, ka viņa acis ir asarainas, viņš uzliek vainagu un aiziet projām. Un, draugi, tā ir mācība visai mūsu dzīvē, ka viņš ir līdzjūtīgs un līdzcietīgs pret mums, ka viņš ir gatavs raudāt par mums, bet viņš ir darbībā. Un viņš dara kaut ko, kas ir neadekvāti mūsu domāšanai. Mums ir jāpieņem un jāsaprot, ka tādā veidā tikai mēs varam ar Dievu sadarboties. Ka tad, kad viņš mums dod kādu signālu, ko mums darīt, kādus solis spērt, kam mums ticēt, kādus vārdus runāt par savu dzīvi un saviem apstākļiem, tad tam vajag paklausīt. Nevis ķerties pie tā, ka jau 4 gadus man ir šis siena drūdzis un skarlatīna man ir nomocījis un nekas nepalīdz, kā es kasījos, tā es kasos. Draugi, tā pieredze un tas, ko mēs jūtam šeit dzīvē, kā tādu nāves smaku, ziniet, tāds teiciens, ka ir nāves smaka. Un tas viss, ko jūs saduraties savā dzīvē, principā ir šī nāves smaka. Un tik ļoti tas ir mūsu prātu nobloķējis, ka redzot tikai šo dabisko, mēs riskējam palaist garām to, ko Dievs grib darīt mūsu dzīvē. Vispirms mums ir jāiemācās, ka Jēzus vienmēr ir līdzjūtīgs un līdzcietīgs, un to var domāt, viņš ies garām, viņš ir manu dzīvi, tagad neatrisinās šo problēmu, jo tik daudz esmu lūdzis un nekas nav noticis, un varbūt viņš gribēja tikai augšām celt Lācaru. Varbūt tas ir tikai stāsts no Bībeles, kas uz mani neatiecas. Draugi, atcerieties, kad pie viņa atnāca spitālīgs cilvēks,
Viņš teica, tu mani vari šķīstīt, ja tu gribi. Un atkal rakstīts, draugi, ka viņš sirdī kustināts. Mums vajag ievērot, ka Jēzus vienmēr ir kustināts mūsu problēmās, mūsu nāves situācijās. Man vienkārši tam ir jātic ar visu sirdi, ka viņš ir līdzjūtīgs vienalga, ja cilvēki no tevis novēršas. Ja cilvēki ir vienaldzīgi vai ārsti paziņo, ka tev atlicis dzīvot 3 mēnešus, tad ko tu darīsi ar to? Tu vienkārši atceries, ka Jēzus raudāja, ka spitālīgajam vīram viņš teica, ka rakstīts, ka viņš bija sirdī kustināts. Viņš nav vienaldzīgs. Bet mums ir jāraug šis ticības ceļš, ka es ticu, ja tas nebūtu bijis viņa draugs. Un šī personiskā draudzība ar Lācaru viņam deva pieeju Lācara līķim. Jūs man saprotat? Pieeju celt viņu augšā, tāpēc, ka ja viņam nebūtu personisku dvēselisku attiecību, ja viņam nebūtu bijis šīs draudzības saites ar šo cilvēku, viņš nevarētu izspiesties cauri radinieku neticībai. Vai kāds uztver to, ko es pateicu? Viņš tika klāt šajā situācijā, lai varētu izdarīt brīnumu tikai vienu iemeslu dēļ, draugi. Tas, ka viņam bija personiskas attiecības ar šo cilvēku. Viņam bija jāizcīna vairākas cīņas ar šiem cilvēkiem, ar viņu neticību, ar viņu cilvēcisko ticību. Un lai viņš varētu izdarīt brīnumu, viņam bija vienkārši jābūt ļoti neatlaidīgam. Tāpēc, ka viss, un varbūt arī tavā dzīvē, visi tavi dabiskie apstākļi, visi tavi rentgeni, visi tavi radinieki, visas tavas dabiskās lietas, un es jau slimoju, man jau radikulīgs 15 gadu, un es palūdzu 3 reizes Dievu, un acīm redzot, Dievs mani negrib dzirdēt. Draugi, šeit ir kaut kāda cita vēsts. Un šī cita vēsts ir šajā vienā teikumā. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ja mēs līdz saviem gara dziļumiem saprast, ko nozīmē, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība, ka viņš ir iznīcinājis nāvi visās tās formās ar savu krustu nāvi. Ar to, ka viņš šajā laikā darīja brīnums, tas bija tāpēc, ka viņš vienkārši staigāja pilnīgā paklausībā Dievam, un tāpēc viņu neskāra nāvi. Draugi, vai jūs man sekojat vispār? Tad zini, ka ja Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība, tad šajā vienā teikumā ir paredzēts tev ieraudzīt, ka viņš ir atrisinājums visām tavām problēmām. Un tad, kad mēs šeit dzirdam liecības, mēs vienkārši jūtam šos fragmentus, dzirdam fragmentus no tā, ka caur tavu ticību, caur tavu bērnu atvērtību Jēzus ir kaut kādas šīs augšām celšanās lietas darījis tavā dzīvē. Un mēs esam bezmaz izbrīnīti, kā tas var būt, kā var mainīties cilvēku attiecības, kā var slimības var tikt dziedināts, kā cilvēks, kas dzer vai vairs nedzer. Tas vienkārši ir šie augšām celšanās dzīvības pazīmes tavā dzīvē, tad, kad tu ļauj Jēzum savā dzīvē darboties. Draugi, tāpēc viss, kas ir kā nāve tavā dzīvē, viss, kas ož, viss, kas smir, pasaka savam kaimiņam, tev daudz, kas smir tavā dzīvē. Es domāju, ka jūs pareizi man sapratāt. Neiet mājās un nestāstēt, viņš lika vienam otru ostīt, ne par to ir. Es runāju tālāk. Bet mums vajag ieraudzīt, draugi, ka viss, kas mūsu dzīvē ož pēc nāves, un pēc nāves ož ir viss, tavi nesamaksātie rēķini, tavu slimību, tavi kaši, tavā ģimenē, kaut vai tās ir nāves pazīmes, draugi. Tavi radinieki, kas ir atkarībās, tavi tuvinieki, kas ir slimi, tās visas ir nāves pazīmes. Mēs esam pieraduši pie tās smakas tik ļoti, ka vienkārši liekas, tas ir dabisks stāvoklis, Dievs ir tālu, draudz ir arī kaut kāds dievains iestādījums, labāk aiziešu pie tantītes, lai man viņa to rozi noņem. Apmēram tā. Draugi, bet Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība. Un viņš saka šo teikumu, draugi, viņš vēršās tomēr cauri neticībai spiežoties, viņš saka šāds vārds. Jēzus viņai saka, vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varenību. Amen. Un šis ir tas, ko mums jāiegūst kā atklās, varbūt ne no vienas svētdienas tas ir iespējams iegūt šādu atklāt, šādu dzīvību savā garā. Bet kad es par to domāju, kad es atceros to, ko viņš teica
Jairam, atcerieties, Jairam atnesa vēsti, ka viņa meitiņa ir mirusi. Ko darīja? Jēzus, viņš pagriezās pret Jairu un teica, nebīsties, tici vien. Nebīsties, tici vien. Visbezcerīgākajās situācijās, kad viss ož pēc nāves, viņš liek cilvēkiem ticēt, tad, kad jau būtu pilnīgi ārprātīgi kaut kādām lietām vēl ticēt. Dievs ir augšām celšanās. Draugi, tas ir labā vēsts visām kaut vai salauztām ģimenēm. Ja mēs vienkārši nespējam ieraudzīt savus ģimenes atjaunojumus, ja mēs nespējam redzēt vairs kaut kādu gaismu tuneļa galā savās veselības lietās vai vēl kaut kur, tas ir tikai tāpēc, ka mēs vairāk ņemam vērā šo smaku, nāves smaku. Jo, ja es runāju par to, ka līķis ož jau 4 dienas, viņš ir 4 dienas kapā, mana ģimene jau ir pilnīgi sabrukus, mana veselība ir sabrukus, manas finanses ir tāds, kāds ir, man ir 25,000 eiro parāds, man ir jādara pašnāvība, man nav cerību šai dzīvē. Draugi, tie ir nāves fakti. Bet es gribu, lai mēs ieraugam, ka Jēzus spiežas cauri cilvēciskajām iespējām un nāves atribūtiem. Viņš saka šāds vārds, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varenību. Ievērojiet. Vispirms ir ticība un pēc tam ir redzēšana. Bet, lai tu ticētu, tev vienkārši ir jābūt stingram savā apņēmībā, iet līdz galam. Un nākamais, ko viņš saka, tad viņi, aleluja, tu redzēsi Dieva varenību. Tad viņi noņēma akmeni. Jo, lai notiek šis brīnums, vienkārši bija vajadzīga kaut kāda darbība, tomēr arī no to cilvēku puses, kas tur bija, viņi noņēma akmeni. Bet Jēzus pacēla acis augšumu un sacīja, Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis. Un šis ir tas, draugi. Viņam nebija nekādu kaut kādu buravāru, Viss, ko viņš darīja, viņš varēja nelūgt šo lūgšanu. Viņš varēja nelūgt šo lūgšanu, tā ir lūgšana, kur viņš lūdz cilvēku priekšā, lai vienkārši apliecinātu savu saikni ar Tēvu, jo Bībele saka, ka viņš nedarīja neko citu, kā tikai to, ko viņš redzēja Tēvu darām. Un tas bija Dieva gars viņam, tas bija Tēvs ar svēto garu viņā, kas viņam deva šo te impulsu iet un augšām celt savu draugu. Un viņš saka šāds vārds, Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis. Es jau zināju, ka tu katrā laikā mani paklausi. Bet apkārt stāvošo ļaužu dēļ es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Tad, draugi, ja mēs gribētu ieraudzīt patiešām to, kas mums kā kristiešiem tagad ir dots, tad mums vajadzētu ieraudzīt, ka mums ir šī pati pozīcija kā Jēzum. Mums tas neaiziet. Protams, tas mums neaiziet. Tāpēc, ka mums vēl ar vienu ir, arī man tā skaitā, mēs tikko pat dziedājām dziesmu, draugi. Un dziesmā nav nevainas, kas spēj slimot dziedināt. Bet ja mēs gribētu ieraudzīt par to, kas patiešām Bībelē rakstīts, tad šis ir vienkārši kā paraugs tam, ko spēj darīt katrs ticīgais. Ja viņš pietiekami staigā šajā dzīvībā. Es varu apstiprināt to ar Bībeli. Bet svarīgi mums ir saprast, ka Dieva griba nav, lai tad, kad nāk dzīvē krīzes, mēs ticību aizvietot ar asarām. Un tas ir tas moments, ko mums ir grūti pārkāpt. Jo tad, kad liekas, ka Dievs no tevis ir aizgājis, kad nekas nenotiek, ka lūdzot liekas tava lūgšana atsitās pret griestiem, nekas tavā dzīvē nenotiek, nekas nevirzās uz priekšu. Un tajā brīdī vienmēr gribās to tā kā nomērķēt uz Dievu. Dievs, kur tu esi? Kāpēc nekas nenotiek? Draugi, kaut kādā mūsu dzīves periodā, kaut kad šodien mēs dzirdējām pietiekami daudz labu liecību, ka pat ja tie rezultāti nebija momentā, piemēram, modra ar savu vīru cīņās par savu bērniņu veselību. Un cik pozitīvi bija tas, ka bija nakts, viņi nevarēja piezvanīt Valentīnai, vai ne? Tāpēc, ka Valentīna jau kļūst par dažiem laviem tā kā par Jēzu. Viņi ir līdzīgi Jēzum, paskatieties. Bet vai ne? Tas ir līdzīgi, ka tad, kad ir problēmas, mums ir ļoti gribās kādam piezvanīt. Vai atrast kādu spēcīgāku, vai atrast kādu Dievu vīru. Un tas nav nepareizi. Protams, ka ir cilvēki, kas ir īpaši svaidīti, kas ir gājuši cauri visam kam, lai tiktu sagatavot tādām kalpošanām.
Bet, principā, draugs, es metu tev tādu tā kā izaicinājumu. Jēzus teica, jūs darīsiet tos darbus, kurus es daru, vēl lielākus par tiem darīsiet. Šis ir labs izaicinājums tev. Lielākus darbus tu darīsi. Tu darīsi lielākus darbus, tāpēc, ka viņš bija paraugs tev, viņš rādīja to, ko spēja katrs ticīgais, kurš staigās savienībā ar Tēvu. Un šī ir tā nianse, draugi, kas var likt tev kādreiz būt tādā pozīcijā, ka tu cel augšā miroņus. Ja tu teiksi kādam cilvēkam, kuram ir kājas tumbeņi, ej un nopērc kurpes, tad viņam izaugs kājas. Vai arī tu piecelsi līķi un stutēsi viņu pie sienas un teiksi, izdzīsi nāvi ārā no viņa. Jo tas, ko darīs viņa civilizācijas draugi, ja jūs lasat kaut ko par viņu, viņš izdzina nāvi. Viņš slimībās un nāvē saskatīja valna darbu, viņš aizliedza nāvē, viņš teica slimībā, ja es tevi apsaucu, izej ārā nāve, izej ārā. Un viņa ticība bija tāda, kas lika līķiem celties augšā un staigāt augšām celšanām cilvēkiem. Un, draugi, ja viņš būtu darījis tā kā mēs, ko viņš darītu? Viņš ieraudzītu līķi, viņš teikt, lai Dievs tevi svētī aizgājēji, lai Jēzus tevi dziedina. Draugi, tas ir ārkārt tas, ko es redzu šajā fragmentā. Ka mēs dziedam šo dziesmu, kas pat par sevi nav slikta, mums asars riešās acīs, Jēzus var šaubas klīdināt, Jēzus var ko tur darīt, un tas ir pareizi, viņš ir mūsos, viņš var to visu klīdināt un šaubas izklīdināt un dziedināt un tā tālāk. Bet, draugi, ja tas kļūst par tādu paradumu, ka mums ir vieglāk kādam piezvanīt un uz kādu paļauties, ja šobrīd nav dziedināšanas, tad acīm redzot nav paredzēts dziedināt, Jēzus nedziedināja. Draugi, tas šeit, ko jūs redzat, ir aktīva, agresīva iejaukšanās nāves procesos ar to, ka tiek pavēlēts novelt akmeni, ka netiek ņemti vērā apstākļi, ka netiek ņemta vērā smaka, ka akmens tiek novelts, ka viņš vēl paspēja pateikt, kādā spēkā un kādā varā viņš to dara pilnīgā savienībā ar Tēvu. Un šī ir tā vieta, draugi, kas mums patiešām ir jāpārdomā. Es zinu, ka tā nav vienkāršākā viela tavām ausīm. Bet, draugi, proporcionāli tam, cik mēs staigājam šajā gaismā, šajā augšām celšanās realitātē, proporcionāli tam mēs spējam, kļūstam spēcīgāki, izdzīt ārā nāvi no savām un citu cilvēku dzīvēm. Kāds var pateikt, ka nē? Jo tu paliec nāvē, piemēram, ja tu nestaigā mīlestībā. Vai tu saproti, ka šis garš, šis dzīvības garš, šī augšām celšanās dzīvība var būt manī, bet viņa var būt kā iekapsulēta. Iekapsulēta neticībā, iekapsulēta grēkā, iekapsulēta nemīlestībā, iekapsulēta kritiskā attieksmē, kritiskā cilvēka dvēselē, kas bieži vien kādi kristieši izskatās. Saprotiet, ka tās visas ir nāves pazīmes. Saprotiet, ka Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība, bet tik galā ar saviem grēkiem, ar savu domāšanu, savu attieksmi, ar visām šīm lietām, tā ir mūsu daļa. Un jo tu vairāk dzīsies pēc šī Jēzus standarta, jo tu dzīvos svētāku dzīvesveidu, jo tu vairāk tavu mēli nekritizēs un tavas lūpas svētīs, jo vairāk tu staigās mīlestībā, jo vairāk šī augšām celšanās dzīvība caur tevi izpaudīsies. Un tad mums nebūs jāzvan nevienam. Un tad mēs teiksim nāvē, vācies ārā no manas dzīves, slimības tev pavēl vākties projām. Draugi, mums vajag pārbaudīt sevi. Ja kaut kas vēl mūsu dzīvē nestrādā, ja mūsu vārdiem nav autoritātes, ja mēs vairāk kostam nāvi nekā redzam dzīvību, ja mums vienīgais, kas mums ir zvanīt kādam, tad vienkārši vajag pārbaudīt sevi. Jo, ja tu normāli attīsties kā kristietis, ja tu normāli staigā ar Dievu, ja tu savu grēku esi sitis krustā, ja tu savu mēli savaldi, ja tu staigā mīlestībā, tad tev ir šī pati autoritāte. Tev ir šī pati autoritāte teikt visiem bezcerīgākajām situācijām. Vienalga, kas ir tavā dzīvē, tev ir autoritāte teikt nāve vācies ārā. Jo tad tu esi savienots ar Tēvu. Draugi, ka ja mēs to saprastu, ka viens kaut kāds sīka tenkošana pie galda, piemēram, virtuvē. Es no rīta vienkārši kaut ko papļāpāju par to, kas tur notiek draudzē, vai ko kaimiņi tur dara, kādu viņi nejēgas, pasmējos kopā ar sievu. Un apmēram tā. Un tajā pašā brīdī es esmu nonācis nāvē. Es esmu izslēdzis sevi no to loka, kas būtu spējīgi stāties pretī nāvē. Tāpēc, ka, draugi, šī dzīvība ir mūsos, Jēzus ir mūsos, un viņš teorētiski mums ir devis tiesības pavēlēt nāvē. Viņš teica, izdzeniet ļaunos garus, uzmodiniet miroņus, tā rakstīts Bībelē. Mums visiem ir, mums pieder potenciāls
augšām celt mirušus cilvēkus. Bet cik no mums to dara? Jautājums tāds. Bet šī pat raksturot un daudz cits Bībelē saka, ka mēs esam aicināti to darīt. Un ja jūs gribat zināt kādu Bībeles piemēru, kas, protams, ir vienkārši, lai apstiprinātu manis teikto, tad, ziniet, tad, kad Svēto garu saņēma draudz un kad Svētais gars nonāca par draudz, tad bija tāds vīrs, apostols Pēters. Un Pēters aizgāja pie sievietes, kur arī bija apņēmuši raudātāju pulks. Atrainas, kurām viņa bija kalpojuši mirusī kristieti. Un ko vienkārši, ko darīja šīs sievietes? Viņas rādīja drēbes, viņas Pēterim rādīja, viņa mums ir kalpojis, viņa šūv mums šīs drēbes, labie darbi, kalpošana svētajiem. Un visu, ko viņas spēja darīt, vienkārši raudāt. Un atkal jūs ievērosiet, ja, tas nav nejauši. Viņš izraidīja ārā šīs sievietes. Jo asaras nevar aizvietot ticību. Mēs parasti tiekam līdz raudāšanai. Paraudam. Acīm redzot, Dievs ir cietsirdīgs, viņš neko nedara. Draugi, mums ir jātiek pāri asarām. Atcerieties, Jēzus ir līdzjūtīgs, Jēzus ir līdzjūtīgs, bet tas, ko viņš dara, viņš vēršas pie cilvēkiem un saka, novēliet akmeni. Tā ir rīcība, tā ir nesamierināšanās, tas ir dzīvības augšām celšanās spēks. Un Pēters iegāja šajā istabā, pielūdza Dievu. Droši vien, es arī pielūdzu Dievu, ja es taisītos kādu augšām celt. Pielūdz Dievu, ceļos nometies, pielūdz Dievu, pēc tam piecēlās un pagriezies pret mirušo cilvēku. Teica, tā bija tad celies augšā. Sieviete uzcēlās, sieviete bija augšām celt no miruļiem. Principā jau tam vajadzētu būt normālai lietai mūsu dzīvē. Jo, kā mēs lasām atmodas, arī tagad notiek, protams, pasaules mediji jau par to nerakstīs, bet regulāri notiek augšām celšanas. Nesen lasīju, ka Pakistānā 3 cilvēki augšām celt no nāves. Tots Bentley's tāds sludinātājs ir. Jā, cilvēki augšām celās no nāves. Tas ir Dieva spēks, tas ir dzīvības spēks. Mūsos, tas ir mūsos, draugi. Bet šis fragments, ko es izvēlējos šodien runāt, tikai tāpēc, lai mēs domātu par to, kā mēs staigājam šajā dzīvībā, un ka mums ir šī autoritāte. Nevis samierināties ar nāvi. Un ja kaut kas nestrādā tavā dzīvē, tad vienkārši atceries varbūt šo situāciju, šo epizodu pie brokastu galda, un tu par kādu pasmējies. Tas nav tā, draugi, ka Dievs mums tagad bakstītu ar pirkstu, tu esi grēkojis. Bet ja mēs saprastu, ka mēs esam aicināti no tās vecās dzīves, kurā dominēja grēks, slimības, nāve, un tik pašsaprotam, visi dzīvo tajā, visi ir slimi. Ja tev pāri 50, tev jau jābūt jau invalīdam, tev jau uz aptieku vien jāskatās, un tik pašsaprotams ir tāds dzīvesveids, ka neviens pat sev nejautā, vai ir iespējams kāds alternatīvs variants. Un Jēzus ir tas, kas atnes šo alternatīvu variantu. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un viņš teica, pat ja tu nomirsi fiziski, pat ja Dievs nav paredzējis tev augšām celties vēl paildzināt tavu mūžu, tad tu dzīvosi mūžīgi. Mums to vajag apzināties, draugi, ka mūsos ir šī mūžīgā dzīvība, ka es esmu svešinieks šajā pasaulē, ka manī ir šis potenciāls, manī ir šis te lādiņš, šis dinamīts manī, bet aktivizēt to, tas ir atkarīgs no manis, draugi. Tāpēc viņš teica, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Un ticība nekad nav vienkārši pasīva darbība. Vienkārši es tā skaisti runāju, padziedāju skaisti dziedāju, kas var slimot dziedināt. Draugi, tā ir laba dziesma, es neko nesaku par viņu. Bet tajā dziesmā ir šī tradicionālā kristiešu pozīcija. Ja Jēzus gribēs, tad viņš dziedinās. Ja Jēzus apžēlosies, tad mana ģimene tiks dziedināta. Draugi, mums ir jābūt agresīviem, mums ir jābūt tādiem, kas noved akmeni, kas neļauj nekādām smakām mūsu dzīvē. Nedrīkst neviena smaka mūsu dzīvē aizkavēt mūsu staigā dzīvībā. Un tas ir pieejams tiem cilvēkiem, kas staigā ar tēvu, attiecībās ar tēvu. Ja mēs stāstam šīs lietas, jūsu gars priecājas par to, bet jūsu galva droši vien ir apjukumā. Jūs vienkārši tagad pieceltos un mēs ienestu kādu līķi 4 dienas pūš, ja? Kurš no mums spētu to darīt? Tas ir nevis tāpēc, ka lai mēs tagad kā mēlni un maziņi sajustos, bet draugi, ka mēs ieraudzītu, ka tas ir iespējams, ka Jēzus ir parādījis ceļu. Ja Pēters varēja to darīt, ja ēna, kas krita no Pāvila, no Pētera, kas krita un drēbes, kas bija Pāvilam mugurā bijuši, ja tās dziedināja cilvēkus, tad tas ir viena iemesla dēļ, šie cilvēki staigāja šajā augšām celšanās dzīvībā. Un tas ir tavs lēmums. Ar inkauteri nepietiek tikai. Tev ir jāstaigā šajā dzīvībā ikdienas. Tev ir katru dienu savu miesu jāsit krustā. Un katru dienu jātic, ka Jēzus asins piedod tavus grēkus un ka šis dzīvības
spēks darbojas tavā dzīvē. Un tev ir jārealizē savā dzīvē šis augšām celšanās spēks. Un visām lietām, kas ir kā tādi lieli monstri tavā dzīvē, vai tā ir slimība, vai tā ir kaut kāds parāds vai vēl kaut kas, tev ir jāsaka šīs lietas. Tev ir jāsaka šīs lietas, ko teica Jēzus. Viņš skatieties, kas rakstīts tālāk. Aleluja. 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 Un to sacīs viņš stiprā balsīs sauc. Lācar, nāc ārā. Ievērot, ka viņš neteica, ja tā ir tava griba, lai Lācars iznāk. Tā ir jau neveiksmē lemta lūkšana, draugi. Tas jau nedarbosies nekad. Tev ir jāizsaka tas, ko tu saki ar pārliecību, tāpēc, ka ticība tā nav kaut kāda pasīva noskatīšanās no attāluma. Draugi, tas, ko mēs dziedam šo dziesmu, es vēlreiz saku, es nekritizēju dziesmu, bet, kad mēs dziedam dziesmu, vienīgi Jēzus var dziedam un šaubas klīdināt, tad mēs vienkārši atkal visu atbildību uzliekam uz viņu, ka viņš var būt, ja gribēs tā dziedam. Mēs pietiekam daudz piemēru redzējām, ka no manis teiktā es izlasīju šo piemēru, ka Jēzus raudē. Es jums atgādināju, ka spitālīgais nāca pie viņa un teica, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Momentā viņš izstiep roku un teica, es gribu. Ja tev ir šaubas par to, ko Dievs grib darīt tavā dzīvē, tev vienkārši jāpieņem, ka šīs šaubas arī aizšķērso ceļu viņam. Tev ir jābūt absolūti pārliecinātām, ka viņš jau ir šī augšām celšanās un dzīvība, ka viņš nav nācis vienkārši tevi svētīt pa attālumu, vienkārši uzpūst ar elpu, lai tu vienu brīdi sajūties labāk. Viņš ir nācis tevi iekšēji izmainīt, viņš ir nācis tevi iekšēji augšām celt, un ja tu esi iekšēji augšām celts, tad nāve nebūs tavā miesā. Draugi, es esmu staigājis nāvē. Es biju 5 gadus aizgājis no Dieva, es grēkoju, es biju ļaunos grēkos iesticis. Draugi, pa 5 gadiem es pazaudēju to dzīvību, kas pirms tam bija manā dzīvē. 5 gadu laikā ievērojams trieciens veselībai, tur redzē, tur zobiem, tur mugurai, vēl kaut kam. Tās ir nāves sekas. Jo, ja tu staigā kā kristietis, būdams izglābts, bet tu staigā nāvē, tu grēko, tu esi pasaulē, tu runā ļaunu, tu kaut kādas lietas tur dari sliktas, ja? Tad tikmēr pa 5 gadiem Satans spēja sagraut veselību, nepilnīgi un vēl kaut kā es jūtos labi, bet, draugi, es gribu tikai to teikt, ka tad, kad tu nestaigā šīs dzīvības gaismā, pār tevi valda nāve. Un, ja jūs skatāties, kas ir rakstīts kaut kā korintiešu vēstulē par tiem, kuri vakarēdien baudīja, viņi bija ļauni savās sirdīs, viņi necienīgi izturējās, un viņi mīra, un viņi aizgāja pāragri, ne Dieva laikā aizgāja pie Dieva, nomira, tāpēc, ka Dievs viņus paņēma, tāpēc, ka viņi šī dzīvība neizpaudās viņa dzīvē, un Dievs pieļāva slimības viņa dzīvē, un viņi nomira. Tas vienkārši nozīmē to, draugi, ja mums ir jāstaigā tā gaismā, mums jābūt savienotiem ar Tēvu, lai neviens nekrietnes vārds nenāk no mūsu mutes Bībelē rakstīts. Un ja mēs to saprast, ka tie nav baušļi, kas ir doti vienkārši, lai mums tramīga dzīve sāktos, ne vārdiņa slikta nedrīkst pateikt, ne par vienu patenkotos nedrīkst. Draugi, ja mēs saprastu, ka mēs esam aicināti ārā no šīs nāves sfēras, ja mēs pat ieraudzītu to lielo aplauzienu, kas kristietībai vispār ir, kad es biju pagāns, man kristietība vispār asociējās tikai ar kapiem. Ar ko jums pirmās asociācijas ir, kad par Dievu runā un mācītājs? Piemēram, mācītājs. Melnos svārkos terpies vīrs, kurš bēdīgi runā tuvinieka bērēs, vai ne? Tāpēc, ka jūs būsiet ievērojis, ka tā tradicionālā kristietība, ko viņi spēja? Viņi spēja tikai norunāt bēru runas. Vai jūs esat dzirdējuši par kādiem augšām celtiem cilvēkiem? Es tā kā ne. Tāpēc, ka šī nāves ēna, šis te, kur augšām celšanās spēka nav baznīcā, draudzē vai kristiešos mūsos, vienalga kurā no mums, tad mums ir tikai šīs te runas par nākotni, lai Dievs tevi svētī. Dievs pagātnē darbojas, varbūt Dievs nākotnē darbosies. Nav jau mēs tik slikti nomirt agrā vecumā, aiztaupīs kaut kādus grēkus vai vēl kaut ko tev. Tas nav tas, ko Jēzus atnes. Ja tas būtu tas viss, ko viņš gribētu darīt, ka mēs vienkārši kaut kur esam tikai augšām celti savā garā, kas, protams, ir svarīgi, ko viņš arī pateica, tad tas būtu briesmīgi. Bet Jēzus rādīja to, kādā jābūt
draudzēts ar to, ka Deva savu svēto garu, ka bija tāds Pēters, ka bija tāds Pāvils, bija tāds Stefans, kurš darīja brīnums un zīmes tautā. Un tam mēs visi esam aicināti, draugi. Mums kā draudzē vienkārši vajag likt šai nāvei vākties prom no mūsu dzīves, draugi. Mums vienkārši nevajag samierināties ar nāvi, samierināties ar slimībām, samierināties ar izjukušām ģimenēm vai parādiem vai vēl kaut ko. Tās visas ir nāves pazīmes. Un tad, kad viņš pateica šo vārdu, Lāceri nāca ārā un slimnieks iznāca, kājas un rokas tam bija autiem sasietas. Aleluja. Un viņa bija, viņš varbūt sakot, bija sapīts, un viņš teica šāds vārds. Jēzus sacītiem, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Tas ir tas, ar ko es teicu šo te tīri Bībeles tekstu. Bet, draugi, es vienkārši gribēju, lai mēs aizdomāmies par to, kas ir patiešām šī augšām celšanās un dzīvība. Un kas notiks tad, ja mēs ticēsim, mēs redzēsim, draugi, Dievu varenību. Mēs vienkārši redzēsim Dievu varenību, ja mēs ticēsim. Ja mēs vienkārši būsim tik izslāpuši. Es tagad kaut vai tādos brīnumus, kā es jums šodien pastāstīju par tām kurpēm. Draugi, lai tā teiktu cilvēkiem. Vieglāk ir nodziedāt šo dziesmu, lai Dievs tevi svētī. Jēzus spēj tavus šaubas klīdināt. Bet, kad mēs agresīvi ielaužamies esošajās situācijās, ka mēs neļaujam Sātanam dominēt cilvēku dzīvēs, ka mēs neļaujam Sātanam aizvest cilvēkus uz zēli, aizvest kaut kādos grēkos, kaut kādās atkarībās, ka mēs vienkārši agresīvi ielaužamies tajā. Un cik bieži mēs arī tiekam kārdināti redzot cilvēks, kas ir sapinušos grēkos, ja? Ka mēs tiekam kārdināti domāt, viņš jau muļķis pats grēko, lai jau viņš cieš no saviem grēkiem. Draugi, cilvēki ir vēlna paverdzināti. Tas, ko mēs redzam šajā pasaulē, protams, man arī citreiz nocietinās. Tie grēcinieki tik ļauni, tā ļaunuma tik daudz apkārt, neticības tik daudz apkārt, bet, draugi, saprotiet, ka Bībele saka, ka šī pasaule ir grimusi ļaunumā. Ka mums ir jābūt agresīviem lūgt, agresīviem iejaukties lietu esošajā kārtībā. Un tas ir tas, ko mēs darīsim tagad. Lūksim par jums, ja jums ir vajadzīgi iejaukšanās jūsu apstākļos. Bet es gribu vispirms atgādināt, ka nāk šis te lieldienu laiks. Un nav labāks lieldienu dāvans, ko mēs varētu sagādāt cilvēkiem, draugi, kā tas, ka mēs viņus aicinātu nākt dzīvībā. Un tas nav tā, ka man jau ir atmicis tagad staigāt ar tiem ielūgumiem. Nav jau nekādas jēgas tā papildus nenāk. Draugi, mums vienkārši vajag saprast, ka mēs esam dzīvības smāžu tiem, kuriem mēs aiznesam tos ielūgumus. Un tad, kad mēs redzam neticības attieksmi vēl kaut ko, draugi, mums vienkārši vajag saprast, kas notiek. Halleluja, mums vajag saprast, ka šie cilvēki ir tik dziļi nāvē, ka viņus neizraus tik viegli ārā vienkārši tāda lūkšana, ko mēs 5 minūtes palūdzam kaut kur draudzē. Draugi, mums vajag nolemt, raut ārā cilvēks no šīs nāves. Un mums vienkārši vajag uz šo lieldienu pasākumiem būt patiešām nopietni sagatavošanās. Lūk par cilvēkiem, kurus mēs esam nolēmuši uzaicināt, ne tikai papīri iespiest viņiem rūkā, bet saprot, ka tu jau esi jau izglābts, tu jau varbūt esi bijis inkautrā, tu jau esi piedzīvojis Dievu, bet cik daudz cilvēku klīst savos grēkos un savā nāvē. Un viņiem patiešām nav nekādas cerības, kā tikai mēs gribam. Mēs esam viņa cerība. Tāpēc vispirms lūksim par to, lai cilvēki aizietu. Pāriet no nāves dzīvībā. Esat gatavi?